uzsākšu ar Krājbanku, tad Latvijas Krājbankā Ventspils pašvaldībai glabājās 2% no brīviem naudas līdzekļiem. Līdz ar to, protams, nekādas tur iespējas uz pašvaldības funkciju veikšanu un saistību izpildi tas neatstās vienalga, vai mēs to naudu dabūnam vai nedabūnam, jo mums kopējais brīvo naudas līdzekļu atlikums ir tur par 15 miljoni. Vienlaicīgi, protams, tur 200 000 lati, tā vienalga ir nauda, un, protams, ka mēs esam ļoti neapmierināti, ka valstī nevar uzticēt naudu, jo valsts ir izsniegusi attiecīgi atļauju kredīti iestādēm, ka viņām ir tiesības piesaistīt svešu naudu un rīkoties ar svešu naudu. Un līdz ar to, pēc manām domām, valsts arī nes pilnu atbildību visiem noguldītājiem, visiem naudas glabātājiem, jebkurā bankā, pilnā apmērā. Pēc manām domām, ja privātā sistēma nevar to nodrošināt, tādā gadījumā ir jānacionalizē visas bankas Latvijā, un tad ir tikai valsts bankas, kā tas bija pirms 20 gadiem, bet tad ir pilnīgi skaidrs, ar ko ir attiecības. Jo šīs te bezgalīgās banku krīzes Latvijā jau no 90. gadu pirmās puses, viņas atklāt sakot, es domāju, ka visiem ir vairāk nekā apnikušas. Protams, cilvēki iet laiks un viņi aizmirst pārnodarījumus, ja? Bet tā nav normāla situācija. Atgādināšu, ka pirmais pārnodarījums bija tad, kad cilvēki bija klājuši visu mūžu naudu, un pēkšņi viņu krājumi tika samazināti par 200 reizes, izdalota 200. Tā bija pirmā lielā zādzība. Lūk. Protams, ir otrs variants, un es pat atklāt sakot, es domāju, ka mēs viņu ļoti uzmanīgi apsvērsim. Iespējams, Ventspils pašvaldība tā nauda, kas mums nav ikdienā vajadzīga, ka mēs viņu varētu konvertēt visu skaidrā naudā un glabāt atsevišķi seifā, neuzticot naudu bankā. Tā kā es personīgi daru, es personīgi savu naudu, privāto naudu bankām neuzticu. Tāpēc, ka es jau nevaru izzīmēt, kurā brīdī, kura banka nomirs. Ja? Tas, ka viņai tur ir mātes banka tur Zviedrijā, tas neko nenozīmē. Iepriekšējā Pareks banka nomira tāpēc, ka Lehman Brothers nomira Amerikas Savienotās valstīs. Ja? Tā kā tam nekāda sakara nav. Pat cik mums ikdienā nav vajadzīgi 15 miljonu lati, protams, tad es domāju, ka iespējams, ka mēs varētu kādus 12 miljonus konvertēt uz skaidru naudu. Jautājums, protams, kur viņu glabāt un kā nodrošināt viņas, lai viņi atkal nenozogāts. Bet tas izmaksās nesalīdzinām lētāk nekā 200 000 latu, ko mums tagad iespēja pazaudēt Latvijas Krājbankā. Tas ievērojami lētāk izmaksās. Tāds ir alternatīvi risinājumi. Mēs tātad to izsvērsim, paskatīsimies, jā. Lūk, tas ir pirmkārt. Otrkārt, runājot par Krājbanku. Es uzskatu, ka Latvijas valsts rīcība saistībā ar Krājbanku ir absolūti neadekvāta, lēna, noziedzīga un absolūti vērsta pret noguldītāju, fiziskām, juridiskām personām. Kāpēc? Tad, kad Snoras banka aizvēra, vajadzēja momentā vajadzēja nacionalizēt Lietuvas valstī piedarošos akcijas Krājbankā, nacionalizēt, un attiecīgi valstī nekavējuši palielināt kapitālu un nodrošināt bankas normālu funkcionēšanu. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, tas, ka tagad cilvēkiem katru dienu jāstāv rindā, lai dabūtu 50 latus, tā ir ņirgāšanās par tiem cilvēkiem. Kāpēc 50 latu? Lai tas cilvēkam pateikt, labi, jūs varat izņemt 500 latu nedēļā. Lai viņam nav jāstāv 5 dienas pa 50 latiem. Kāpēc tāda ņirgāšanās vajadzīga? Kāpēc tāda ņirgāšanās, es nesaprotu. Tas taču ir vispār nenormāla situācija. Tā valsts ir noziedzīga. Viņa vienkārši ir noziedzīga pret Latvijas tautu. Es 2011.
2009. Gadā, tad, kad sākās Pāriks bankas krīze, es aicināju valdību, Godmaņa valdību, pēc tam Dombrovska valdību, ka vajag detalizēt, izanalizēt visu Latvijas banku krīžu cēloņu, sākot no 90. gada pirmās puses. Un vajag izdarīt pareizus secinājumus. Tā vietā, lai normāli izanalizētu cēloņus, ko sakarīt, sākās politiskā sacensība, kuru tad vainot, kuru valdību, Kalvīša vai Godmaņa vai vēl kāds. Ja, vajag meklēt cēloņus un nevis taisīt no tā politiku. Treškārt, tad Lietuvas banka pieņēma, ka viņi neglābs Snoras. Latvijas valdība pirms 3 gadiem pieņēma lēmumu, ka glābs Lietuvas Paraksu. Ja. Tad glāba, nerēķinoties ar Latvijas nodokļu maksātāju interesēm, nenoslēdzot līgumu ar Lietuvas valdību, kad līdzīga situācija būs attiecībā uz Latviju, ka Lietuva tādā gadījumā līkosies analoģiski. Nu, tagad atkal. Latvija, protams, ieguldīja naudu Lietuvā, lai būtu stabilitāte banku sistēmā, lietuvieši mūs pasūtīja. Ja. Un es gribu vērst uzmanību, ka Lietuva ir ļoti nedraudzīga valsts. Kāpēc? Tāpēc, ka Lietuvas vainas dēļ līdz šim brīdim Latvijai ar Lietuvu nav robežas. Ar Krieviju ir, ar Baltkrieviju ir, ar Lietuvu nav. Pie tam lietuvieši visu laiku cenšas novilkt to robežu neatbilstoši starptautiskai praksē, maksimāli noņemot, nozogot no Latvijas naftas laukus. Tālāk. Protams, Pajoliņš Kalvīts toreiz ar skaļu blīkšķi, ka Latvija guldīs naudu atomstacijas būvniecībai Lietuvā. Nu, kā Lietuva izrīkojās? Lietuva aizgāja sarunām ar Poliju, mums pagrieza muguru. Mēs turpinam skraidīt pakaļ lietuviešiem un paust savu apņemšanos, ka mēs ieguldīsim Latvijas valsts naudu, tiks ieguldīta Lietuvas ekonomikā, Lietuvā, lai būvētu atomstaciju. Vispār Latvijas valdības šitiem te visai policijai prātiņš vajag nākt mājās. Ko ar tiem lietuviešiem te auklēties? Kādi viņi draugi? Viņi ir lielākie cūks. Lielākie cūks. Es to pilnīgi skaidri pasaku, pilnīgi skaidrā latviešu valodā. Jā. Viņi ir mušmeris, jā, nevis cūceres mežā, bet viņi ir mušmeris. Pa Krēbām vēl varbūt, ja jau varbūt, bija tā kā zināms par šo tā Antonu, ka viņš ir veids krāpniecisks darbības jau iepriekš, vai valsts, Latvijas valsts šajā gadījumā nav par vēlu vispār reaģējusi, vai kaut kas jau nav nokavēts šajā ziņā? Pirmkārt, es ieteiktu vārdus veicis krāpnieciskas darbības nelietot, kamēr nav stājies spēkā tiesas nolēmums, kurš vairāk nav pārsūdzams. Piekārt, nozieguma izdarītāja Birku nedrīkst stājams dēļ, ka tā to nosaka Satversme un Eiropas cilvēktiesību konvencija. Ja, es domāju, ka es personīgi neticu, ka no Krēbām, kas ir nozagti, kā tika rakstīts, 100 miljoni latu, neticu tam. Cita lieta, ka iespējams ir kaut kādas bankai saistības, un ja šīs saistības netiek izpildītas, banka liek nodrošinājumu pretī naudu, ja? Tad tas ir cita lieta, bet tas nozīmē, ka tā bankā tā nauda ir, tikai viņa nav pie izmantojuma jebkuram mērķim, viņa ir kā nodrošinājums. Līdz ar to bankas aktīvā tā nauda ir. Ja? Un te tagad ir tāda liela sacensība, kuru tu pēc iespējas ātrāk uztaisīt par noziedznieku. Es nevaru spriest absolūti, kas tur Lietuvā ir, bet Latvijas krājumiem, ka pilnīgi skaidrs, kāpēc viņai parādījās problēmas. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tad, kad visi tie, kas glabā naudu Krājbankā, kad Krājbankas mātes uzņēmums, Snoras banka, mātes uzņēmums, un viņas meitai Krājbanka, bija pilnīgi skaidri, un cilvēki uzreiz metās izņemt naudu. Un jebkurai bankai, kurai cilvēki metīsies izņemt naudu, tā nevar pastāvēt. Jo nekad brīvā naudas atlikums bankā nav nekad tikpat liels, cik visi noguldīti. Tas nav iespējams.
Jo vienmēr izsniegta kredītos. Kredīti jau tu nevarēji pateikt. Tev pēc gada jādod kredīts. Nē, tagad tu man atdod. Man ir līgums. Nauda vajadzīga šobrīd. Tāpēc es runāju, ka tev vajadzēja veikt ārkārtas pasākums, lai palīdzētu bankai. Un nekas nebūtu noticis. Nu, ja tie, kas grib ņemt ārā naudu, lai viņi izņem, lūdzu, bet tie, kas neņem, tie paliek un visi droši. Te atkal pietrūka efektīva ātra rīcība. Ja? Nu tā. Bet es nevaru, protams, tur vērtēt kaut kādu darbību, bet katrā gadījumā es nesteigtos ar kaut kādiem pārsteidzīgiem secinājumiem. Es personīgi neticu, Priedītis personīgi, pazīst, bet ļoti, ļoti vājs viņu pazīst. Es nedomāju, ka viņš ir zāks, pilnīgi droši. Un es tam neticēšu tik ilgi, kamēr nebūs tiesas lēmums, ka viņš ir zāks. Tas, ka viņš varbūt kaut kādi normatīvi tur pārkāp, es saku, uzlika nodrošinājumu, ja? Varbūt, bet tā nauda neatšaubām no tās informācijas, ka viņi ir bankā, tikai viņi nav pieejama. Bet arī nauda, kas izsniegta kredītā, arī tā nav pieejama. Tikpat. Un, teiksim, jūs prasat, es esmu banka, jūs prasat manu kredītu. Jūs pie manis stāv nauda, liku nauda. Es saku, labi, es dodu kredītu, bet naudu es paturu. Ideāls variants, ja? Izsniedz kredītu, pretī depozitīvs. Viss kārtībā. Bet, ja ir ierakstīts, ka tas depozitīvs nodrošinājums jūsu konkrētam kredītam, un ka viņu nekam citam nedrīkst darīt, un ja jūs neatdosiet, tad galvotājs pa jums ir reku viņš. Viņam pretī stāv jūsu nauda, galvotājs. Nu tad viss. Tad šī nauda vairs ir viņa. Viņa ir bankā, bet viņa ir priekš viņa. Ja neatdos manā piemērā, paņem naudu. Nu tāda tā lieta ir. Tā nav nekāda zādzība, tas vienkārši nodrošina. Droši vien, ka tas ir saistīts ar kaut kādiem pazīstamiem vai kā. Nu, vienam naudu, otram, trešam. Es tā to skaidroju. Protams, ja tas ir droši vien kaut kāda instrukcija pārkāpums. Ja. Bet tas tikai mani prātojumi, es tur ļoti vāju. Jo man personīgi tur nauda nebija. Es gan, man laikam, tur kaut kāds 5000 akcijas piedētē bankā jau. 4000 eiro deklarācijas. Tur ir neliels. Jā, es pat nezinu, cik tur ir, jā. Tā kā es esmu mazais akcionārs, un Lietuvas valdībā, mēs paskatīsimies, vai nesūdzēsim Lietuvas valdību par kaitniecību tiesā, jā.